Salaspils pašvaldības policija pagājušais gads bija tāds gads, kad mēs pārvācāmies uz šīm jaunajām telpām, un līdz ar visu šo pārvākšanos tā visa mūsu pamatdarba veikšana bija zināmā veidā apgrūtināta, jo darbinieki, kā saka, no vienas vietas bija jāpārceļ visas iekārtas, visi datori, visas lietvedības jaunajā vietā, tad respektīvi mēs kaut kādus 3–4 mēnešus nodarbojamies ar šo telpu iekārtošanu un pielāgošanu reāli pašvaldības policijas vajadzībām. Jā, nu šobrīd vēl, kā jūs redzat, arī pieejas mums ar celtniekiem ir jautājumi, kur darbi, kā saka, ir veikti nekvalitatīvi, un šobrīd viņiem cīnāmies, lai viņi tiktu padarīti un, kā saka, novērsti. Attiecībā uz to mūsu pamatfunkciju veikšanu, mūsu darbs nav mainījies. Strādājam tieši uz to, lai pēc iespējas novērstu likuma pārkāpumus, teiksim, saņemot informāciju gan no valsts policijas, gan no citiem dienestiem par kaut kādu kriminogēno situāciju, kas ir Salaspilī vai valstī, mēs viņu analizējam, un tad reāli darbinieki, kas patrulē pašvaldības teritorijā, viņi pievērš uzmanību šiem likuma pārkāpumiem. Teiksim, ja tur apzog automašīnas vai, kas saka, lieto alkoholu kaut kādās konkrētās vietās, tad policijas darbinieki regulāri iekļaušos šīs vietas patrulēšanas maršrutos, un līdz ar to likuma pārkāpumi šajās vietās vairs nenotiek. Bet par ko tā kā bija vairāki tie pārkāpumi, kā jūs minējāt, kaut kur par alkoholu lietošanu, kaut kur nepilngadīgie vakarā staigāt? Nu, kas ir tāds lielākā problēma, varētu teikt, kas bija? Katru gadu mums tiek izvirzīts kaut kādas prioritātes, un tās prioritātes ir atkarīgas no, teiksim, sezonas, vai tas ir pavasaris, kur ir prioritāte cīņa ar kūlas dedzinātājiem, ar personām, kuras nav kopušas savus īpašumus un pieļauj to, ka šī kūla ir izveidojusies un viņa tur deg. Tad ir vasaras periods, kad personas, kas saka, vairs negrib atrasties dzīvesvietās, bet iziet, kā saka, uz ielas, un ejot uz ielas gribās, kā saka, iedzert kādu alkoholu, pasmēķēt kādā bērnu rotaļu laukumā, teiksim, dažādi likuma pārkāpumi pie ūdens tilpnēm, kur traucē pārējiem cilvēkiem peldēties. Vasaras otrā pusē mūsu prioritāte mēs sākam pievērst uzmanību īpašumu sakopšanai, jo mans uzskats ir tāds, ka labāk kopt īpašumus ir, kā saka, pastāvīgi un regulāri, lai pēc tam jācīnās ar kaut kādu kūlas ugunsgrēkiem, kur notiek pavasarī, aiziet bojā cilvēki, aiziet bojā dzīvnieki un tā tālāk. Un tad nāk virsū skolas laiks, tas ir septembris, tad mēs organizējam šīs skolu apmeklēšanas, kur mūsu inspektori iet skolās un stāsta par drošību, izrāda pašvaldības policijas rīcībā esošos speciālos līdzekļus, transporta līdzekļus un tā tālāk. Pagājušajā gadā aizsākās jauka tradīcija, kad tika veidota šī drošības nedēļa. Un konkrēti bija arī 1. septembris, kad pie Kultūras nama Rīgava sapulcējās praktiski visi speciāli dienestu pārstāvji, kuri katrs stāstīja bērniem par savu specifiku, stāstīja par drošību, tieši kas skar konkrētās iestādes darbu. Tad jau tālāk mums sākās šis rudeņu periods, ja, kad saka, skola, apmeklētāji, diennakts tumšais laiks, drošība uz ceļiem, konkrēti gājēji, kuri nelieto atcerotājus. Šobrīd jau atcerotāji, kas saka, pēc jaunās likumdošanas nedara, jābūt obligāti šīm vestēm, ja, tad pievēršam patrulēšanas maršruti tiek veidoti tā, lai izslēgtu šo personu bojā iešanu uz ceļiem. Ja. Un tas laika griezums tad arī tālāk aiziet uz ziemas periodu. Uz ziemas periodu atkal mums ir
virkne ūdens tilpņu, kur ir ledus, bīstamība un tā tālāk un tā tālāk. Un tad pašvaldības policija pievērš uzmanību vairāk šīm jomām. Plus tam visam mēs nodrošinām 24 stundu patrulēšanu Salaspils novada teritorijā. Patstāvīgi pilsētā patrulē 2 automašīnas, izbrauc uz izsaukumiem, pieņem personu sūdzības, tādā veidā. Piemēram, ja salīdzinām pēdējos 5 gadus, kā ir tā statistika, tā kā vairāk ir tie pārkāpumi, mazāk, jūs tā salīdzināt pa gadiem. Ir kaut kādi uzlabojumi arī no cilvēku attieksmes? Teiksim tā, Salaspils novada pašvaldības policija tika izveidota 1993. gadā. Un tajā laikā Salaspils bija viena no kriminogēnākām vietām vispār valstī. Un šeit bija tā, ka cilvēki uz ielas vispār baidies iziet, kur nu vēl apmeklēt kaut kādas kafejnīcas vai citas izklaides vietas. Tātad es pats sāku strādāt 95. gadā par priekšnieku, ja, un mēs to ļoti labi atceramies, kad bija šīs saucamo bandītu automašīnas saliktas šķērsām uz ceļa, un parastiem autovadītājiem bija jāmeklē citas vietas, kā apbraukt šo personu automašīnas. Ja. Bija arī šaujamieroču pielietošanas gadījumi, personas tika šautas un tā tālāk un tā tālāk. Tad mēs sākām ar to, lai iedzīvotāji justos droši, un šīs uzdevums nav mainījies. Mēs strādājam pie tā, lai cilvēki Salaspilī justos droši. Mēs katru gadu izvirzām šīs prioritātes, jūtam šīs noziedzības tendences, virzienus un tā tālāk. Strādājam pie tā, lai izglītojam darbiniekus, lai novērstu šo visu likuma pārkāpumus. Es domāju, ka no gada uz gadu situācija Salaspilī uzlabojās. Es varu pateikt ar pilnu atbildību, ka šobrīd Salaspils ir viena no drošākajām vietām Latvijā. Rīgā tika izskatīts šis jautājums cilāts par darbinieku skaitu un aiziešanu. Kā ir pie jums Salaspilī? Tā kā jūsu darbinieki, policisti tā kā turās pie darba vietas, vai arī diezgan bieži ir tā kadru maiņa? Atšķirībā no Rīgas un valsts policijas, ja, situācija ir pietiekoši laba. Darbinieki pie mums turās, tā mainība ir varbūt viens darbinieks pa gadu. Ja? Ir bijuši gadi, kad cilvēki vispār nav rotējuši un mainījušies. Jo cilvēki, kas strādā Salaspils pašvaldības policijā, viņi ir lielākā daļa tie, kurš sākuši no pašiem pirmsākumiem, no tiem 90. gadiem, kuri nāca uz darbu ar to mērķi, ka parādīt, ka saimnieki pilsētā ir policisti un varas pārstāvi, nevis kaut kādi laupītāji un zagaļi un rekettieri. Ja? Un tāpēc tas stāžs, kas ir konkrēti strādājot šeit pašvaldības policijā, ja, viņš ir tuvu 20 gadiem. Ja? Tad, respektīvi, tie pamat sastāvs darbinieku ir liela pieredze. Protams, nāk jaunie kolēģi, mēs esam priecīgi arī par jauniem cilvēkiem, kas izvēlās darbu pašvaldības policijā, jo mums nodrošinājums, mans uzstādījums par tām prasībām un apmācība un bruņojums ir pietiekoši labs, un cilvēkiem, kā saka, tikai vajag strādāt. Salaspils novada pašvaldības policijas nākotne. Nākotne? Pirmais, ko mēs plānojam attīstīt, tas ir video novēršanas kameru izvietojumu tieši pilsētā. Šobrīd ar šo jautājumu mēs ļoti nopietni strādājam pašvaldībā. Tur tiek vērtēts tas apjoms, uz ko, kā saka, deputāti būs gatavi. Protams, ka policija būtu interesēta pēc iespējas vairāk šo videokameru uzstādīšanā, jo tad šīs dežūru grupas, kuras šobrīd braukā, patrulē, viņas brauktu tieši uz tiem notikumiem, ko redz videokameras. Ja? Videokameras būtu tā mūsu tas katrā vietā uzstādītājs pašvaldības policijas darbinieka palīgs, kurš 24 stundas diennaktī, kā saka, sekotu kārtībai konkrētajā vietā. Šī sakarā pašvaldība ir atbalstījusi manu priekšlikumu, kā video novēršanas centrā
strādā cilvēki 24 stundas diennaktī, respektīvi 24 stundas diennaktī cilvēks strādā pie lidošanas kamerām, viņas ir pietiekoši liela apjomā, līdz ar to reaģēšanas laiks uz kaut kādiem likuma pārkāpumiem vai novēršana ir ļoti krasi samazinās. Otrā lieta, kur mēs šogad esam domas uzdevumā uzsākuši un budžetā tam ir piešķirts finansējums, tas ir Salaspils pludmales labiekārtošanas gaitā. Tur ir izveidota šī glābšanas stacija, un šajā glābšanas stacijā tad mēs nomainīsim komunālā dienesta darbinieks, kas tur atradās, un tur strādās šogad sezonā pašvaldības policijas darbinieki, kuri būs glābēji. Ja? Tam attiecīgi arī mēs no domas saņēmām finansējumu, un uzsākoties peldsezonai, tad respektīvi šajās vietās dežūrēs jau policijas darbinieki, kas būs glābēji. Tas ir tie tuvākie mērķi uz perspektīvu, kā saka, no katra gada uz gadu cilvēki sāk apzināties un saprast, ka dzīvot sakoptā, sakārtotā vidē ir labāk, un tad, respektīvi, viņi mazāk izdara šos likuma pārkāpumus, zāles nepļaušana, tur laust kaut kādas tur pieminētos kociņus vai tur vēl kaut ko. Un tad mēs, kā saka, audzinām sabiedrību un tie pārkāpumi paliek mazāk un mazāk, un man tāds, kā saka, ideālais variants, ka policistiem būtu jāmaksā alga par to, ka nekas nenotiek. Tad, respektīvi, ka nav šo pārkāpumu. Tad policija strādā labi. Ja, bet, ja tie pārkāpumi ir, tad mēs vienmēr varam strādāt pie tā, lai kaut kādā veidā uzlabot savu darbu. Ja. Protams, ir šie objektīvie apstākļi, kur no policijas ziņā, jo likumdevējs mums arī ir politiķi, ja, un dažkārt viņi pieņem politiskus lēmumus, nevis iedzīvotāju labā, bet kaut kādu vienošanās labā un tā tālāk un tā tālāk. Un šī brīdī atkal pieņemot šādus lēmumus, atkal ir šī izpildvara, šī policija, ja, kura ir spiesta izpildīt šo un kontrolēt šo kaut kādu noteikumu prasību ievērošanu, un atkal tas bumerangs griežās uz to policiju, nevis pret tiem likumdevējiem, kuri pieņem šos dažkārt absurdos likumus. Ja. Tā kā, ja mēs ietu roku rokā ar likumdevējiem, likumdevējs ieklausītos policijas viedoklī vairāk, es domāju, ka varbūt mūsu dzīve uzlabotos krietni labāk. Vai ir vēl kaut kas tāds, ko neizrunājām, un ir tāda ekskluzīva iespēja, ko jūs vēlētos varbūt vēl pateikt? Ja ne visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet varbūt salaspiliešiem? Nezinu, salaspilieši. Esam panākuši to, ka salaspilieši nebaidās griezties pašvaldības policijai šis 24 stundu tālrunis. Un viņi zina, ka viņi jebkurā brīdī piezvanot uz pašvaldības policiju, viņi saņems palīdzību vai arī padomu, kā konkrētā situācijā rīkoties. Ja, es varbūt lūgtu, es domāju, tas arī Latvijai, padomā, ka mēs dzīvojam tādā valstī, kādu mēs esam paši izveidojuši. Ja, un šī brīdī, ja mēs, kā saka, nesāksim no sevis paša, ja, tad nevajag skatīties uz citu, ka viņš tur kaut ko ir pārkāpis. Varbūt mēs sākam katrs no sevīm, ievērojam šos likumus, pieņemam gudrus likumus, ja, un tad tā dzīve valstī konkrēti uzlabosies principā.